Mūsu Latvijā. Dārgie skolotāji, dārgie skolēni, vecāki, draugi, radinieki, atkal jau kalendārā mums ir 1. septembra aicinošā lapiņa. Es tā domāju reizēm, ar ko man asociējās cipariņš 1. Tā ir kā pildspalva, vai ne? Tāda pildspalva, ar ko mēs rakstām, ar ko mēs mācāmies, ar ko rēķinām. Šodien katram no jums savā skolas somā, ko es ceru jūs esat salikuši paši, ja? Māma un tētis nepalīdzēja. Es ceru, ka katram no jums šajā somā ir arī pildspalviņa un kāda gudra zinība vācelīte, kur jūs katru lietu, ko jūs mācīsieties, tur ieliksiet iekšā. Bet kas gan tā būtu par skolu, ja viņā nebūtu sava mācību pārzine, sava tā smalkā dvēselīte, kas to visu skudru pūžņu satur kopā, un mums šī dvēselīte ir mūsu mīļā Biruta, un Biruta tad varbūt dažus vārdus arī. Tālvaldīts man glaimo katru gadu, viņš man glaimo, tālvaldīts man glaimo visu laiku. Mīļie kolēģi, mīļie vecāki un galvenokārt jau, protams, mīļie bērni. Es sveicu jūs, kā katru gadu, 1. septembrī. Zinību dienā, kad atkal esam gatavi stāties uz mācību takas. Un vasara ir pagājusi, atvaļinājums un brīvdienas, tas ir ļoti skaists laiks. Man arī pašai bija tik jauks atvaļinājums šogad, jūs nevarat iedomāties, bet mēs ar laboranti Dacīti, jā, tātad, mums ir tā tradīcija, mēs ar viņu mēdzam aizbraukt uz Kaprī salām, jā, parasti vasarā. Un, protams, ka tur ir, varbūt, es nezinu, jūs esat bijuši, jūs zināt, tur ir tā centrālā ieeja, kur tas transfēra autobuss no lidostas ieprat. Un tad tur tālāk, tur ir tāda viesnīca. Mēs palikām tajā viesnīciņā, viņi pie čārteriem, tur ir parasti, un tur diezgan lēti. Otrajās pusē tāds bārs, tā kā, es viņu pakļaus to bāru. Jā, tālāk, un tas bārs, jā, saprotiet, un Dacīta, viņa tā sēž, un es pēkšņi skatos, un viņa ar kaut kādiem vietējiem draudzējās, un es domāju, ko tad es pieeju pie tiem vietējiem, un Dacīta tā kā man rāda, un es tā kā saku, varbūt nē, bet no tas puses, kāpēc nē, un it kā jau arī ar nēģeri tā lieta nekad nav darīta, un līdz ar to es domāju vienu meklī, un tad viņi saka, ejam pie mums uz viesnīcu, tas tepat pāri ielai. Un tas nēģeris tagad jāsaka politkorekti melnais, vai es pat nezinu kā, un tad tas melnais, viņš saka, man draugs būs līdz, tas draugs vēl melnāks. Es domāju, labi, 1, bet 2. Visi tādi interesanti piedzīvojumi ir bijuši. Nē, viņi bija vairāk, viņi mēs nesapācās vēl, bet Dacīta teica, ka tas nav labi, jā. Redz, cik jauki, Biruta, ka tev ir tāds jauks piedzīvojums vasarā. Viņi var būt tiesīt. Jā, mums vajadzētu tomēr turpināt. Jā, bet tur ir forši, ja jums sanāk aizbraukt, jūs aizbrauciet noteikti. Tas ir ļoti, es tiešām iesaku. Tagad 2. un 4. klašu kopkoris dziedās dziesmiņu Aicielāva cielaviņu.